Tukšās dienas rīts. Ritīgi saule. Skaisti. Tā, brokastis. Brokastīs bija auzu pārslas, rozīnes, melenes, ja nemaldos, un meloni. Tā tagad izskatās, un tā jāpabeidz krāsot siena. Jā, te ir instrumenti, kādu mēs izmantojam, un ribzāģis foršs tāds viegls kaut ko var iezāģēt vai apzāģēt, ja. Nu tādi visādi darbiņi, tādi kosmētiskie šodien, un tad jau atkal ārā iesim. Nu ko, te ir tāda māja, un es jums parādīšu, kā Somi, vismaz kādu no kompānijām, varbūt, ka viss tā nedara, ceļ mājas, nojumē. Vienkārši nojumē, uzceļ nojumu, un nojumē tur ņemās. Bet, protams, lūk, izmērs nojumē. Šī tāds te. Salīdzini, te ir 1, 2, 3, 4, 5 stāvi. 5 stāv augstumā. Tad ir tādās konteinerīšos kaut ko dara, nezinu ko, vai guļ, vai vienkārši atpūšās. Bet, droši vien ko guļ. To jau būvnieki labāk zina. Bet šis ir forši. Un iekšā notiek būvniecības darbi. Veselu māju uz tālūk Somi būvē mājas. Tā, te ir jaunajiem mājas īpašniekiem bērnu rotaļlaukums. Tur var pieauguši ar bērniem iziet ārā. Šitādus elementus es esmu redzējis Latvijā Ziepniekalnā. Te ir basketbola laukums. Vienīgais segums gan ir asfalts laikams, kas redz. Nezinu, vai tas tā baigi labi. Tā. Te var uziet smuku kalniņā. Jauns uzcelts, es tā domāju, izskatās. Man tā liekas, ka te viss tomēr ir tāds ritīgs akmens. Ir, ka vien atsegums ir kaut kāds. Redzēt, ka pamatos te neko te nevar citu izdarīt, kā tikai virsū būvē. No koka. Nerūsējošā tērauda margas. Gan bērniem, gan pieaugušiem, gan arī milžiem. Vispār tas apakšējais ir troļļiem. Tā, te tāds skats. Šāds skats, saulains. Pilsēta attīstās. Espol. Turpināt tēmu. Tāda niansīte. Šeit ir slīps. Mums taisns. Nē, es ievēros, ka ir taisni. Tas smuku ūdens notek lejā. Protams, vēl interesants risinājums, ka te ir nerūsējošās tērauds un šeit ir vienkārši koks. Bet man patīk šis te izliekums. Kā jums šķiet, kā pie mums uztaisīt? Vienkārši būtu čiks un čiks stūris. Te tāds plastisks izliekums. Var redzēt, cik taisni. Nav lieliski. Viss nerūsējušies tērauds. Metanāts gan savā starpā.
Bet, nu, ka izturies, jā. Šeit ir metināts. Tur lejā tas gan bija pa posmiem, lai var kustēties. Kāda lufte ir vai ko. Un te ir tā konstanti samitināts viss. Tā tie turpinam kalnā augšā. Nu, skaists eglis. Un te tā kā... Nu, te nav izlaizīts. Te daba nav izlaizīta. Ja te ir zaļuma, tad te ir tā kā daļa no meža. To es respektēju mežu. Lapis neviens te nevāc. Nu, izņemot, protams, tur tieši brauktu ir. Bet šeit, nu, labi, te, kur ir kaut kāda atkrituma. Kam negadās, ne? Pilsēta paliek pilsēta. Bet, nu, es nezinu, nu, tādas tēglas, nu, mūsējie alkatīgie cilvēci, viņi būtu, nu, nogāzuši lielās 100 punktu, viņam taču vajag naudu. Viņam taču vajag malku, viņam vajag malkā visu. Nu, kāpēc viņi nevar augt? Izdomāt kaut ko citu. Kur strautiņš sasauc pa naktiņš. Skaisti. Turpat varbūt pat tā vajag. Bet nu labi. Skaistums. Nu tā. Šitāds būs zupas sastādājs. Kurš ko redz, kas kur māk lasīt, sapratīs, kas mums te ir. Plus vēl visādi kāda zaļuma. Un kartupeļi. Tā sastāvdaļā mums ir noteikti invers, iedos tādu labu garšinu ķiploks. Un pamatā ir vēcas, šķeltie zirņi, viešu graudeņi. Un te ir garšvielas karijas, paprikas porītis, pipari, bazilika un čili. Un čili ir 7. stiprums. Un tā lai jūt, vai ne? Uz tāda asā zupa. Skaisti. Laba doma bazilikas lapas sasaldēt, un tad nav jāgriež. Un tāds sadies. Nu, pievienosim lielam zupas katlam. Būs ko ēst ilgam laikam. Kas paliek pāri, to liek saldētavā. Un pēc tam nēd. Stipri saldētā. Nu, tad liņas sēklas vēl ieliekam iekšā. Lēnām pievienosim ķīmenes. Būs ļoti vitamīniem bagāts ēdiens. Ko zupiņa? Nu tā, tagad kliks. Zupiņa. Šitas skaļi kliedz. Jā. Paldies, ka noskatījāties video. Iespied pogu patīk vai nepatīk. Un es pierakstījies uz kanālu, padalies ar draugiem un iekomentēju kādu tavu pieredzi ar Somiju.